Latvijas Lauksaimniecības universitāte savā 76 gadu ilgajā pastāvēšanas laikā savu nosaukumu mainījusi vairāk kārtīgi, bet vienmēr tajā bijis vārds lauksaimniecība. Šoreiz gan radusies doma, ka šim vārdam no nosaukuma jāpazūd. Es domāju, ka šis jautājums patiešām ir nobriedis. Vai nosaukums ir jāmaina vai nav jāmaina, to mēs izlemsim visi kopā, kolektīvi. Tomēr es gribētu teikt, ka šobrīd laukos ir notikušas ļoti straujas pārmaiņas, kas arī turpinās. Un salīdzinājumā ar 30. gadiem šobrīd tie ir pavisam citi lauki un tā ir pavisam cita lauksaimniecība. Un šogad mēs strādājam pie jaunās Latvijas Lauksaimniecības universitātes attīstības stratēģijas. Līdz ar to tā nav tikai vienkārši nosaukuma maiņa, tā ir arī doma par to, kā Lauksaimniecības universitāte varētu attīstīties tālāk līdz 2025. gadam. Konventa priekšsēdis teica, ka nosaukuma maiņa būtu kā katalizators, kas parādītu, ka universitāte ir gatava jaunām pārmaiņām, kas iespējams vairāk piesaistītu arī studentus. Jā, es domāju, ka lauksaimniecība, lai kā mainītos nosaukums, tik un tā paliks viena no mūsu prioritātēm. Taču jāņem vērā ir divas tendences. Pirmais, ja mūsu universitāte ir veidojusies uz lauksaimniecības pamata, tad šobrīd šīs pamats diezgan būtiski sašaurinās. Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 2010. gadā parādīja, ka nodarbināto skaits lauksaimniecībā 3 gadu laikā no 2007. gada ir samazinājies par 20%. Un prognozē, ka nākamajā 10 gadē, līdz nākamajai skaitīšanai, tas varētu būt vēl par apmēram vēl par 1/3 daļu mazāks. Tātad relatīvi tā mūsu cilvēku resursu bāze samazinās. Un tāpēc jādomā par to, kādā veidā mēs savu darbību varam paplašināt. Un tā ir otra tendence, jo laukos šobrīd ienāk biotehnoloģijas, nanotehnoloģijas, informācijas tehnoloģijas. Laukos tiek ražoti pilnīgi jauni produkti, kādi vēl 10 gadu atpakaļ nebija. Laukos ienāk jauna saimniekošanas filozofija un, protams, arī jaunas problēmas. Un mums kaut kā ir uz šo situāciju jārēģē, jo jau citas augstskolas un institūti pamazām sāk ieņemt tās perspektīvās nišas, kur mēs varētu būt noteicēji un kur mēs varētu būt līderi. Latvijas Lauksaimniecības studentu viedoklis ir visai dažāds un galvenokārt noslēgšanās par vai pret nosaukumu maiņu atkarīgi no fakultātes. Vajadzētu mainīt? Nē, tāpēc, ka tas arī no vēstures mums tāds nosaukums. Kā no sākuma bija akadēmija, tagad universitāte. Es domāju, ka tas ir tas, ko mēs izceļamies. Vispār jau, protams, kā jau kādām pārmaiņām taču jābūt jau tā. Arī daudziem Lauksaimniecības universitātes absolventiem doma, ka turpmāk tā varētu kļūt par biotehnoloģisko vai dzīvības zinātņu universitāti, kas šobrīd ir populārākie nosaukuma maiņas piekritēju vidū, šķiet nepieņemama. Es pabeidzu Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju 1983. gadā, kā mežsaimniecība. Man ir mežsaimniecības inženieru diploms, kas šobrīd jau ir pielīdzināms maģistra grādam. Vai jūs prāt, šis mācību iestādes nosaukums ir saistīts ar pašu lauksaimniecības nākotni? Jā, noteikti. Pasakiet lūdzu, vai, kaut kādu tehniskās universitātes speciālistu šobrīd kāds paņems ražot, zemenes vai vēl kaut ko. Atvainojiet, tas nav tas. Labākā gadījumā viņi pielaidīs pie traktora remonta. Un arī tad vēl es šaubos. Jo es domāju, ka tā jau ir daļēji lauksaimniecības iznīcināšanas mēģinājums kā tāds. Par to, vai Latvijas Lauksaimniecības universitāte mainīs savu nosaukumu 20. februārī lems konvents. Ja tiks nobalsots par, sāksies diskusijas par jauno nosaukumu, kas varētu stāties spēkā 2016. gadā. Sandra Litāne, Andris Spāns, TV Spektrs.